ar sīkzemnieku attiecīgi mazām platībām 10-15 hektāru. Kā zināms, lai izpildītu, pieņemsim, lielveikalu pasūtījumus, tas gan ir cits jautājums, ir nepieciešami bieži vien ļoti liela pasūtījuma, ko sīkzemnieki, pieņemsim, nevar piegādāt attiecīgi. Ir ļoti būtiski saprast to, ka šiem sīkzemniekiem ir jāvienojas, kopīgām darbām jāapvienojas kooperatīvos, tādējādi viņi var radīt lielāko produkcijas apjomu, un tādējādi viņi var spēt konkurēt jau ar lielākiem ražotājiem attiecīgi. Tas, ka ilgstoši sīkzemnieki, viņi var pastāvēt kā naturālā saimniecība, bet tiklīdz viņi sāks apvienoties, kooperatīvos, biedrībās un pa visiem kopām attiecīgi, viņas būs konkurēt spējīgāki. Šeit ir tikai nepieciešams mums pašiem vienoties. Iet kaimiņš pie kaimiņa, vienoties par to, ka strādāsim kopā, liksim tehniku kopā, liksim zemes kopā plānosim, un tādējādi būs tikai rezultāti.